Um, es ceru, ka lielākā daļa sapratīs latviski. Laikam nebija atzīmēts nekur, ka būs latviešu valodā šī prezentācija. Tātad iepriekšējais runātājs jau ļoti daudz ko vērtīgi pastāstīja tieši par šo te visu pārvaldības procesu, kas iet pilnībā roku rokā ar IT risku vadību un risku vadību kā tādu. Un tie visi ļoti svarīgi momenti. Bet šodien es jūs nepārslogošu ar visādām formulām un šādām lietām. Es tīri gribēju pastāstīt jums vairāk par to, ar ko šeit šodien jums var nākties saskārties, kas ir tie lielākie riski un ko ar tiem var iesākt. Tīri no praktiskās puses. Okay. IT risku vadība un apdrošināšana. Kā tas iet kopā? Īstenībā tas iet kopā ļoti labi, tāpēc, ka IT risku vadība kā tāda pēc būtības arī ir apdrošināšana. Tā atšķirība principā ir tā, ka apdrošināšana nenovērš un nesamazina riska iestāšanās varbūtību kā tādu, taču mazina šīs finansiālās sekas, novirzot to atbildību uz apdrošinātāju pleciem. Turpretī IT riska vadība rūpējas par to, lai novērstu un mazinātu šo iestāšanās varbūtību, arī mazinot šīs finansiālās sekas iespējamās, bet šī atbildība paliek uz pašu pleciem. Līdz ar to abos gadījumos, protams, ir nepieciešami šie finansiāli ieguldījumi. Apdrošināšanas gadījumā tās būs prēmijas, bet pašu IT risku mazināšanas procesā, ko paši var darīt, protams, kad būs jāskatās kaut kādi ieguldījumi risinājumos, kā kontrolēt šos riskus un mazināt. Un tad ir vēl tāds moments, kad ja jūs nevarat ar IT risku mazināšanas kaut kādām iespējām neko darīt, tad vienmēr pastāv iespēja apdrošināt šos riskus. Un labā ziņa, protams, ir tā, ka šodien jau ir vairākas apdrošināšanas kompānijas, kas piedāvā kā reiz šo te IT risku apdrošināšanu. Un to ir vērts paturēt prātā. Vai jūs savos uzņēmumos pārvaldat IT riskus? Kā jums šķiet? Gan jau, ka jā, vai ne? Pareizi. Ja jūs sakat jā, tad pilnīgi pareizi, jo tas ir fakts, ka ik viens uzņēmums vai privāta persona kaut vienu reizi ir izvērtējis vismaz vienu IT risku. Piemēram, pretvīrusu programmatūra. Vai man tāda ir, vai tā ir pēdējā atjauninājumi, vai es esmu nodrošināts. Tas ir risks, kurš tiek apsvērts, un to principā gan arī katrs ir uzdevis šo jautājumu. Datu rezervēšana. Vai man ir rezerves cietais disks, vai man ir backupi, vai es esmu nodrošināts pret datu zudumu. Šādu jautājumu ir teju katrs uzdevis. Mūsdienās aktuāli arī palikusi ir paroļu aizsardzība. Vai man ir 2 faktoru autentifikācija? Kas tas tāds ir? Vai man to vajag? Šie arī visi riski tiek pārskatīti, un līdz ar to ik viens, kurš uzdevis kaut vai šādu jautājumu, jau ir aizdomājies par IT risku mazināšanu un pārvaldību. Un tad visus šos riskus tā kā varētu iedalīt divās daļās. Kontrolējamie riski un nekontrolējamie riski. Un tad lielākie kontrolējamie IT riski, protams, kad statistiski lielākais IT risks ir pats lietotājs. Tie var būt neapmierināti vai kompromitēti darbinieki. Tie var būt vienaldzīgi vai neizglītoti lietotāji. Tie var būt lietotāji ar privātām ierīcēm, bring your own device principu, noteikti ir dzirdējuši daudzi. Tie var būt arī attālinātās pieejas lietotāji, tie, kas lieto VPN no privātiem datoriem, tie, kas lieto TeamVieweri vai līdzīgus risinājumus, tādējādi atverot caurumu, kurš ir nekontrolēti pieejams no ārpuses. Un ja šis te, piemēram, TeamViewer uzturētājs tiek kompromitēts, tad jūs nekad neziniet, vai jūs datoram nepiekļūs no ārpuses, jums pat nezinot. Tā kā tas var būt gan ļaunprātīgi, gan ne. Tad iekārtas ar ievainojamībām, jo īpaši tādām, kuras nevar novērst. Ja šīs ievainojamības tiek atstātas novārtā, tad, un par to nekas netiek darīts, tad kāds uzbrucējs vai vīrus to var izmantot. Mākoņi. Protams, mūsdienu galvenā tēma praktiski mākoņu aplikācijas, mākoņu datu glabātuvs, tādas kā Google Drive, OneDrive, Adobe Cloud un citas. Ārēji uzbrukumi. Jau pieminēju vīrusus, hakeri, noteikti liels risks un arī ārpakalpojumu sniedzēji.
jūs dodat viņiem pieejas savai infrastruktūrai, un jūs nevarat būt 100% droši, ka tur nav kaut kādas problēmas, varbūt viņi neapzināti kaut ko var sadarīt, varbūt viņi datori ir inficēti vai kāds tāds. Un ko tad var darīt ar šiem riskiem? Pāris piemērus arī pateikšu. Tātad neapmierinātie un kompromitētie darbinieki. Lai šo cilvēku iespējamās darbības mazinātu, tad noteikti ir nepieciešams identificēt visus neizmantotos privileģētos kontus un tos slēgt vai dzēst. Dzēst varbūt nebūtu tik vēlams, lai saglabātu šo identifikācijas informāciju, bet slēgtos noteikti vajag un ir vajadzīgs maksimāli pacensties identificēt visas ierīces un sistēmas, kurās varētu būt kaut kas, kam ir paaugstināts privilēģijas un kas ir palicis nepamanīts. Protams, arī tie privileģētie konti, kas jums ir nepieciešami, administratoru konti vai kādi citi, tos ir nepieciešams monitorēt, kā tie tiek izmantoti. Vai tie tiek izmantoti pareizā laikā, no pareizām vietām, kur jūs zinat, ka tas ir ok, ka tas drīkst tā notikties. Protams, sensitīvas informācijas piekļuvi. Ja tā ir konfidenciāla informācija, kas tā ir piekļuvis, kad tā ir piekļuvis. Jo noteikti, kad ja darbinieks tiek atlaists un viņš ir dusmīgs, viņš centīsies paspēt varbūt kaut ko nokopēt un mazums noderēs. Tad šādas te monitorēšanas iespējas sensitīvai informācijai noteikti palīdzēs kā minimums to identificēt un pēc tam, lai būtu pierādījumi, ja ir kaut kādas sankcijas pret to vajadzīgas. Un, protams, monitorēt un analizēt lietotāju paradumus. Tas palīdzēs gan ļaunprātības gadījumā, gan arī, ja ir, teiksim, kompromitēts šī lietotāja konts, nozagta parolē, varbūt vīrus ir vainīgs. Piemēram, ja lietotājs ir sācis logoties nevis vienā darbstacijā, bet uzreiz kādās 10 tur pa visu uzņēmumu vai pat no citām pasaules vietām, kur viņš nevar fiziski tik ātri nokļūt. Vienaldzīgi un neizglītoti darbinieki. Pret to principā ir tikai viens līdzeklis. Šie darbinieki ir jāmāca. Un par to ir diezgan rūpīgi jādomā, jo vairumā gadījumu cilvēki nav varbūt ļaunprātīgi, neko negrib nodarīt uzņēmumā, bet viņi vienkārši nezina, kas ir jādara ar paroli, cik viņai sarežģītā jābūt, vai viņi drīkst tur izmantot tā vai citādi. Un ja cilvēks atnāk strādāt uz iestādi, kurā ir šīs drošības prasības ir un viņam neviens par to īpaši tur nepastāst, tad kā to lietot pareizi un tā, bet kur ir drošības politika, izlasa un viss. Tā varbūt nebūtu baigi veiksmīgā pieeja, jo cilvēki ne visi saprot tās lietas tik labi un viņam vajag pamācīt, vajag parādīt, pastāstīt, kā to darīt. Un to būtiskākā lieta ir, ka to vajag darīt regulāri. Pat tad, ja cilvēki jau to vienreiz ir redzējuši, dzirdējuši, reizi gadā, labi, reizi 2 gados, bet tas ir jādara atkārtot, lai cilvēkiem tas neaizmirstās. Jo, atnāc, paklausījās to pusstundu, to lekciju aizgāja, aizmirs. Tā tas vienkārši notiek. Lietotāji ar privātām ierīcēm. Principā šeit ir pats svarīgākais ir rūpīgi izstrādāt un lietotājiem saprotam šī politika, ko viņi drīkst un ko viņi nedrīkst darīt. Jo atkal lietotājs mājās neko varbūt nesaprot no drošības lietām un viņš neko ļaunu nedomājot nāk ar savu datoru. Jā, es gribu pieslēgties tīklam un lietot, bet īstenībā viņa datorā ir vīrusi un visādas citādas lietas, par kurām viņš varbūt nemaz nenojauš. Un šī politika nozīmē ne tikai to, kas ir pašam lietotājiem jāzina, bet arī, kas ir jāievēro administratoriem, kas pārvalda šīs pieslēgšanās iespējas, lai viņi nodrošinātu to, ka šie datori tiek pārbaudīti, vai viņi nesatur kaut ko ļaunu un nenodarīs postījumu uzņēmuma infrastruktūrai. Arī šeit ir jāpievērš īpaša uzmanība tieši lietotāju apmācībām, jo, kā jau es teicu, viņi par drošību visticamākais neko daudz nezina, un viņam vajadzētu palīdzēt saprast, kā viņi var uzlabot drošību uz savām privātām ierīcēm arī. Tādējādi jūs garantējat arī to, ka jūsu uzņēmumā tas noteikti kaitējums būs mazāks iespējamais. Tad, protams, ja var atļauties, ja ir iespējams, tad vajag izmantot arī tādu lietu kā centralizētos mobilo ierīču pārvaldības rīkus.
kas ļauj veidot tādus kā informācijas konteinerus šajā privātajā ierīcē un vajadzības gadījumā tos datus dzēst, kā arī kontrolēt to, lai lietotājs varbūt tīšprāt nesāk viņu to informāciju pārsūtīt projām, tādējādi mazinot arī šo ļaunprātīgo rīcību. Un ļoti efektīva lieta ir datu šifrēšana, jo īpaši tāda risinājuma kā Microsoft Rights Management Services vai PGP. Tas nozīmē, ka, ja jūsu uzņēmumā tiek šī informācija nošifrēta, tad tikai centralizētas autentifikācijas vieta atļaus šos datus tālāk atvērt. Piemēram, ja lietotājs, darbinieks tiek atlaists, viņš ir nozadzis šos failus, aizgājis mājās, tagad es vēršu vaļā, bet viņam konts jau ir bloķēts. Tad atverot šo failu, tiek pārbaudīts, vai viņam ir tiesības atvērt internetā, ja interneta pieejas nav, vai arī viņi ir, bet jau tiek nolasīts, ka šī pieeja ir bloķēta, tad failu nevarēs atšifrēt. Un tas ļoti labi pasargā pret informācijas noplūdu un šāda veida riskiem. Pārvaldības rīku izmantošana. Šis ir diezgan varbūt dārgs pasākums, bet tomēr ļoti būtisks. Es teiktu, to var sadalīt tā kā divās arī daļās. Ir iekšējie un tādi kā iekšēji ārējie rīki. Pie iekšējiem ir SIEM sistēmas, jeb Security Information Event Management sistēmas, kas ļauj akumulēt notikumu žurnālus no visām sistēmām, kas jums ir infrastruktūrā, kuras spēj šādus notikumus dot. Piemēram, tas ir aktīvās direktorijas ieraksti, vai cilvēks ir logojies uz savu datoru, vai viņš ir piekļuvis kaut kādiem failiem, ja ir auditēšana ieslēgta. Tie var būt maršrutētāji, tie var būt switchi. Principā, jebkuras ierīces, kas spēj šos žurnālus dot, tas viss tiek akumulēts vienā centrālā vietā, kas tālāk dod iespēju reaģēt uz šiem notikumiem. Piemēram, ja jūs gribat uzzināt automātiski, vai tas lietotājs nav sācis tur logoties entākajās darbstacijās uzreiz, tad pasakot SIEM sistēmai, ja šādi notikumi tiek identificēti, tad par to ir nepieciešams ziņot. Labākas SIEM sistēmas arī, protams, ļauj ļoti daudz ko pašas darīt, un ir arī tāda lieta, kā šī uzvedības analīze jau ir integrēta tajās iekšā. Tad vēl, protams, noderēs tāda lieta kā izmeklēšanas rīki, kas izmanto Netflow vai Pickup datus. Piemēram, ja lietotājs ir augšu pielādējis failu kaut kur internetā un jūs gribat zināt, vai šis fakts notika, tad jums pietiks ar SIEM sistēmu. Bet, ja jūs gribat zināt, ko tieši šis cilvēks ir augšuplādējis internetā, tad, protams, tur būs nepieciešami šie Netflow vai Pickup dati. Protams, arī tur ir zinām ierobežojumi, kā šifrēšanas, ja tās ir izmantotas, tad būs maz ticams, ka izdosies šo informāciju dabūt, bet noteikti tas ir vērtīgi. Un tad ir šie iekšējie ārējie rīki, kas varbūt gan pašu, gan arī kā pakalpojums ir ievainojamības skenēšanas. Es jau iepriekš pieminēju, ja ir ierīces, kurām ir šīs ievainojamības, viņas tiek atstātas bez uzraudzības, tad tas ir liels risks. Un šie ievainojamības skenēšanas rīki vai arī kā ārpakalpojums noteikti palīdz to darīt, bet atkal tieši tāpat kā jau iepriekš tika teikts iepriekšējā prezentācijā, tas ir jādara regulāri un tam ir jābūt kā ieradumam, kā sistēmai, ka tas tiek darīts. Jo piemēram, ja jums ir uzņēmuma mājaslapa, jūs esat pārbaudījuši, vai ir ievainojamības vienreiz, un tālāk jūs to darīsiet pēc gada, pa to gadu jums mājaslapai var notikt kaut kādi atjauninājumi, vēl kaut kas, un tur var parādīties jauni caurumi. Tāpēc, principā, katru reizi, kad jūs veicat kaut kādus atjauninājumus, jebkurai sistēmai jums šais pārbaudas ir jātaisa. Un tad, ja ir kaut kādas ievainojamības, kuras jūs nevarat tā vienkārši novērst, uzinstalējot kaut kādu ielāpu vai kā savādāk, tad noteikti ir vērts pārbaudīt ar šiem te penetration testing rīkiem vai pieaicināt speciālistus, kas to var veikt, lai pārbaudītu, vai tiešām šo ievainojamību var izmantot. Un ja to ievainojamību tiešām var izmantot, tad varbūt ir vērts apsvērt, vai šo sistēmu par spīti tam, ka tas var izrādīties dārgi, vai tomēr viņu nevajadzētu nomainīt. Jo iespējams, ka tas jums rada ļoti lielu risku, kad jums var nozagt informāciju vai kādu nopietnu kaitējumu nodarīt jūsu infrastruktūrai. Jau pieminēju datu šifrēšanu. Jebkurā gadījumā ne tikai uz privātajām ierīcēm, ja tādas tiek lietotas, ne tikai tur šī šifrēšana ir noderīga, bet arī uzņēmuma iekšienē. Protams, ir jāpatur prātā, kad ir
administratori, kuriem būs pieeja un iespēja šos nošifrētos datus tā vai tā atšifrēt arī bez paša lietotāja, kam ir šī piekļuve. Tas ir recovery nolūkos, ja pēkšņi lietotājs vairs pats nevar piekļūt. Un tāpēc ir svarīga lomu dalīšana. Vēl viens instruments, ar ko var mazināt riskus uzņēmumu iekšienē, ir aplikācija baltais saraksts. Tā ir metode, kas paredz, ka uz datoriem drīkst izpildīt tikai sankcionētu programmatūru. Piemēram, ja lietotājs ir lejuplādējis mikrotorrentu instalāciju, viņš viņu nevar palaist pat no savas darbvirsmas vai no lejuplādes mapes. Un ja šāds aplikācija baltais saraksts nav iespējots uz datoriem, tad, protams, kad lietotājs šo failu var izpildīt, jo pat ja viņam nebūs administratīvas tiesības, tāpēc tas ir diezgan vērtīgs rīks. Kā es jau pieminēju, lomu un pienākumu nodalīšana ir būtisks moments. Piemēram, ja administratoram taupības nolūkos vai kā savādāk ir pieejama gan produkcijas serveru vide un arī datu rezervēšanas vide, tad, protams, kad ja šis administrators tiek kompromitēts vai kā citādi sadusmojās, tad viņam ir visas iespējas sabojāt datus gan uz produkcijas, gan rezervēs kopijās, un jums to vairāk vienkārši nebūs. Tāpēc šīs lomas ir noteikti jānodala un jāpārskata, vai nav vēl kādas, kas var konfliktēt, lai būtu cilvēks, kas atbild tikai par backupiem un netiktu klāt pie produkcijas un otrādi. Tas tiešām ir būtiski. Nekontrolējamie riski. Pie tiem principā vienkāršā valodā laikam tas saucās force majeures. Karastāvoklis, nemieri. Ko mēs ar tiem varam darīt? Dabas katastrofas, zibens, plūdi, ugunsgrēks. Ar tiem var darīt tādas lietas kā resursu ģeogrāfiska sadalīšana vai dublēšana. Jūsu zibens gadījumā jūs varat uzstādīt labas zibens aizsardzības sistēmas, bet tomēr var būt neparedzēts gadījums, kad tas iznīcina datu centru vai serverus vai kā savādāk. Tā kā arī šajā gadījumā būs šī te pati resursu ģeogrāfiskā sadalīšana. Tas pats ar plūdiem un tas pats arī ar ugunsgrēku. Līdz ar to varētu teikt, ka dārgākie IT riski principā arī ir šie nekontrolējami IT riski, jo tiem ir tikai viens šis kopīgais risinājums – sadalīt vai dublēt. Piemēram, datu centrs, ja jums ir viens, tad jūs varat uzbūvēt otru datu centru kādā citā pilsētā vai valstī, kas ir pienācīgi attālināta prom no tās vietas, kur jums ir primārais. Un tāpēc arī tas sanāk dārgākais, jo jums faktiski ir visa infrastruktūra jāuzbūvē vēlreiz. Lielākās grūtības, kas vēl varētu būt IT risku pārvaldībā, principā izvērtēt, vai konkrēto risku, ko jūs esat identificējuši, vai to vispārībā pieņemt, ja tomēr censties mazināt un ieguldīt tajā līdzekļus, jo tā ir tikai sava veida pareģošana, būs vai nebūs. Protams, es jau pieminēju, ir formulas, ar ko var aprēķināt, cik liels varētu būt šis kaitējums, un mēs varam mēģināt minēt, cik liela varbūtība var būt, ka tas vai hakeris ielauzīsies mūsu sistēmā. Ir labi zinām patiesība. Nav jautājums par to, vai viņš ielauzīsies. Ir jautājums, kad. Un vai jūs būsiet tam gatavs. Ieguldot risku mazināšanā, principā gandrīz nekad neizdosies izveidot acīm redzamu biznesa plānu ar acīm redzamu peļņu. Vienīgi tāda izņēmuma, kas uzreiz nāk prātā, ir IT drošības audita veicēji. Ja viņi iegādājās sev sistēmu, ar ko pārbaudīt šos te ievainojamības, veikt penetration testus, attiecīgi viņi to pašu dara arī sev. Un tādējādi kompensē un atpelna šo te ieguldījumu. Otrs izņēmums noteikti ir internetu pakalpojumu sniedzēji, kuru pakalpojumu klāstā ir arī DDoS aizsardzība, kas šodien mūsdienās ir aktuāla un attiecīgi aizsargā gan sevi, gan var sniegt to kā pakalpojumu citiem. Bet citus risku mazināšanas gadījumus, kur baigi varētu gūt peļņu, ir grūti tā atrast un iedomāties. Līdz ar to tas ir tāds ieguldījums vienvirziena. Kādus riskus būtu jāizvērtē?
Principā pilnīgi jebkas, pat šķietam nereālas lietas, kas vien ienāk prātā. Vislabāk, protams, to darīt, organizējot kaut kādas darba grupas, prātu vētras, ja brainstorm sesijām. Labs piemērs ir kāds uzņēmums Lietuvā pirms prezidentūras, kur arī organizēja darba grupas un izvērtēja scenārijus pat pilnīgi šķietam nereālus, ka tur var pie viņu ēkas atvest elektromagnētiskā impulsa ģeneratoru, paralizēt tur visas iekārtas, iznīcināt un tā, un vai viņi tad var kaut ko darīt vai nevar. Protams, ka tāda lieta visticamākais nenotiks, un principā viņi arī secināja, ka tādā gadījumā viņi īsti neko izdarīt vairs nevarēs, visu nāksies būvēt pa jaunu, bet tas ir svarīgi, ja tiks tomēr izspēlēts kāds scenārijs, kurš varbūt tādā brīdī liekas neticams, bet tur dienu vai nedēļu vēlāk viņš tomēr notiek, tad jūs jau būsiet to izspēlējuši, jau padomājuši par to, un jau būs kaut kāds, jau būs vieglāk atcerēties to, kas tad bija tie varianti, ko varētu darīt un ātrāk uz to reaģēt. Un šis te domāšanas treniņš arī ir būtisks, kad mēģinot izveidot šos iespējamos problēmu scenārijus, jūs jau paredzēsiet, ko tad varētu darīt, ko var atvest, kur var pieslēgt, kam var piezvanīt. Tas viss jau būs pārdomāts, un, protams, ļoti svarīgi to ir dokumentēt. Un neapšaubām darīt to regulāri. Ok, jautājumi varbūt kādi? Nav? Neviena? Tik garlaicīgi bija. Ok, tad principā vēl viena pēdējā lieta, kas, manuprāt, ir visbūtiskākais izaicinājums ne tikai IT risku vadībā, bet risku vadībā kā tādā. Tā ir viena lieta, kur, manuprāt, vislabāk ilustrē fragments no kādas vecas, bet ļoti labi zināmas filmas. Мой прадед говорит, имею желание купить дом, но не имею возможности. Имею возможность купить козу, но не имею желания. Так выпьем за то, чтобы наши желания всегда совпадали с нашими возможностями. Nu jā, tad tas lielākais izaicinājums ir, lai tās vēlmes un iespējas mazināt šos riskus un iespējas to darīt, lai sakristu. Un to es arī jums tiešām novēlu, jo tas ir pats sarežģītākais. Okay. Paldies jums!